pārējā programmas daļā varat saskatīt ļoti daudz gan labējus, gan kreisus elementus. Bet tas, kas patiešām spēlē nozīmi un ko nevar pārkāpt, tā ir šī latviešu runājošo un krievisku runājošo un šķirtni. tas ir elementārs faktors, kad mēs runājam par sabiedrību, par integrāciju. Tad vēlēšana dienā jums parādās, cik integrēta ir šī sabiedrība, jo vairs nevienu neinteresē. Ja kāds man šodien grib teikt, ka Vienotība uzvarēja ar savu ekonomisko programmu vai ar savām idejām, tad piedodiet, jūs smagi maldaties un viļaties. Uzvarēja ar divām lietām. Dombrovskis ir latvietis un latvietība, Ušakovs ir Maskava un Krievu, kas atnāks jums visu atņems. Ja? Un kamēr šādā veidā pirks šo preci, tikmēr nav ko mums te meklēt. Un cik ilgi jūs prognozējat pirks šādu preci? Kādu laiku jau tās partijas būs vienkārši ieinteresētas šo nošķīrumu uzturēt, tāpēc, ka, kā mēs redzam, tās ekonomiskās programmas ir ārkārtīgi švakas viņām visām, līdz ar to mēs varam plēst uz krūtīm to krēklu un bļaut to latvieti nepadodies. Bet, kā mēs redzam, kā lai to saka, tās nosacīt kreisās vai krieviski runājošās partijas arī nav ieinteresētas daudzos gadījumos patiešām kaut kā spērt. Bet tad varbūt, tas arī ir cinisks skan, tad varbūt tomēr, lai ir tā, ka ir divas tikai partijas. Krieviskās partijas, tādas nosacītu un latviskās partijas, ne? Un tad aiziet mačošanās. Nē, tas nav iespējams, jo, redziet, tas nozīmē vispār sabiedrības pašas sašķelšanos. Jo, ja mēs pāriem uz tādām divām partijām, tad arī pati sabiedrība kļūst par šādu sadalītu, ja? Gan kultūras jautājumos, gan valodas jautājumā, gan vispār savstarpēju attiecību jautājumā. Un tad mēs nonāksim pie tā paša, kas mums kādreiz bija padomju gados, kad mākslīgi apvienoja latviešu un krievu skolas. Es ar tādā skolā mācījos, tad lielākais gods bija, piedodiet, man krievs piekaut, lai pierādītu savu pārākumu, jo tā skola piederēja man, un tu esi ienācis manā skolā, jo viņus pievienoja. Tas iespējams bija arī viens no apsvērumiem, bet piedošana, ka es pārtaucu to. Šī te par labu Latviju pasākuma tādai neveiksmē vēlēšanās ir tas, ka tur bija blakus ļaudis, tā kā, teiksim, Mārs Riekstiņš vai kaut vai tas pats Šķēle vai kas, un tur bija tādi ļaudis kā Šeņina kungs, kā Zagorovskas kundze vienā sarakstā, un tas, tā teikt, etniski noskaņotais Latvijas vēlētājs vienkārši nesprata, pa ko te ir runa tur, vai ne? Bet redziet, mums arī pirms raidījuma vairāk cilvēku uzdeva jautājumus jums, bet tie jautājumi bija gari un varbūt arī tāds viedoklis vairāk, bet viņi summējās tā. Ko mēs par tām partijām? Man nav tik daudz, kad es balsot svarīgi. Es skatos, kādu tur ir cilvēki, respektīvi šī ideoloģija vēlētāju vispār nemaz neinteresē. Tad jūs kā no politoloģijas teorijas viedokļi, mēs faktiski varbūt nepareizi vispār kaut ko darām. Arī tam cilvēkam, kas saka, man neinteresē partija, man interesē cilvēks. Bet tas cilvēks jau ir tās ideoloģijas nesējis, ne jau partija. Cilvēkam tādam ir jābūt. Tas ir cits jautājums, ka jābūt. Un tad tam vēlētājiem ir jāprasa, ko tu domā, kāda ir tā ideja, ko tu man nes, nevis vienkārši tāpēc, ka tev varbūt ir mati smuki saķemēti, vai tu tur stalta sievietes vai kādu. Prasi tam cilvēkam to ideju. Un ja viņam vienīgā ideja, kad latvieti nepadodies vai kaut kas tam līdzīgs, vai es tev tagad apsolīšu un pēc vēlēšanām nepildīšu, te ir jautājums par cilvēku atmiņu. Cik es daudz atceros, un kas man ir primārs, cik tālu mēs varam iet, jo arī es domāju, ka šis pacietības mērs ir zināmā brīdī ir sasniedzams. Es lieku diezgan lielas cerības uz tā saucamo, ne tā saucamo, bet uz tiem cilvēkiem, kas tagad pamazām ieiet vēlēšana apritē, tad tie, kas saņem vēlēšana tiesības un sāk aktivizēties uz 30 gadu vecumu. Jo tie cilvēki šobrīd izbauda visas tās problēmas, kas ir Latvijā. Algas, mācības, visas. Mums jau nav Lībija, kur 25 tagad revolūcija notiek 50%, 25 gadu cilvēkiem. Redziet, es kādreiz domāju, ka Latvijai pietiks ar 15 gadiem, lai izietu cauri tam postpadomu domāšanas tipām, kad man jāmeklē tas pareizais un tad man jānobalso un ja es protestēšu, tad es gāzīšu valsts iekārtu, apdraudēšu. Es domāju, ka vajadzēs 50, bet ziniet, kaut kur vēsturiskā taisnība un nedod Dievs, ka tas piepildās Latvijā, ka Mauzum vajadzēja 40 gadus. Mums sāk izskatīties, ka 20 gadiem mums ir bijis par maz, lai noliktu cilvēkam priekšā ideju, kā virzīt valsti. Mums ir palicis vēl ar viens šis nacionālais perspektīvas. Es esmu runājis ar vairākiem, gan jūsu kolēģiem, politologiem, gan, var sakot, cilvēkiem, kas drēbi pazīst, ja tā vienkārši saka. Viņi saka tā, Latvijā politiskajām partijām, godīgi sakot, nav ideoloģijas. Vispār. Tad, ko mēs te runājam, varbūt, ka tur ir tā nelaime sakne, ka visi kaut kā iet un kārpās, kā māk, un būtībā jau nemāk. Viena no lietām, kas ir raksturīgi ne tikai Latvijas, bet vispār visai mūsu reģionu politikai, īpaši arī pastamies
paskatāmies uz austrumiem, tad ir skaidrs tas, ka mums vārdiem ļoti bieži nav pilnīgi nekādas darīšanas ar darbiem. Jūs paskatāties uz to, kādā veidā tika veidot šis te pats šī gada budžets, tad jūs redzat, tie ir labi cilvēki, slikti cilvēki, nerunāsim par to, bet tam noteikti nebija nekāda sakara ar to, kas tika solīts pirms vēlēšanām. Un tā ir viena lieta, kas mums ļoti pamatīgi atšķir no Rietuma Eiropas, ka cilvēki runā un nesaprot, ka viņu vārdiem ir zināmas konsekvences, kurām vajadzētu atspoguļoties darbībā. Tās ir Latvijā pilnīgi nošķirtas lietas. Jā, bet tas ir pieļaujams tikai tāpēc, ka vēlētājs neprasa un neseko līdz šiem darbiem. Jā? Jo, pieņemsim, vai kāds ierakstīja to sižetu, kad Latenergo pārstāvis teica, ka 50% mājsaimniecību neskars šis padārdzinājums elektrības. Bet viņš ar muti teica televīzijā, kā saka, ne tikai reklāma, televīzijas raidījumā. Tas ir kaut kur arhivēts, ir tad arhivēts. Un šodien parādās titras apakšā ziņās 4% mājsaimniecību. To jau nesaka Latvenergo, to saka pētījums kaut kāds. Bet es atvainojos, un ja teikt pētījumam ir taisnība, kādā veidā tiks sodīts šis Latenergo pārstāvs, kas maldināja visu sabiedrību un kur atbalstīja Latvijas valdību? Kāds sodīs par to, nesodīs, jo atkal mēs piecietīsim, mēs pieņemsim, mēs novirzīsim tālāk. Bet ziniet, kas ir pats bīstamākais Latvijas politisko partiju sistēmā? Ka mums ir izveidojusies kārtība, ka, lai tu varētu ieņemt labi apmaksātu darbu, kas nav jāstrādā, tev ir jābūt pareizā partijā. Un šeit vistraģiskākais nav tas, ka cilvēki aiziet no partijas, bet vistraģiskākais ir tas, ka tie, kas ir pie varas, ka tādi putekļi sūcēji sasūt sevi iekšā visus, kas nāk, un vēl piešķir viņiem posteņus un amatus. Jo es nevaru tādu fenomenālu, iedomājieties vēl tādu Kristovska vai Ābiķa fenomenu. Viņi maina partiju tikko, kā viņu partija zaudē kaut ko. Bet partijas tiek būvēts kā superzvaigžņu izlase, kur salasa rekrutēja labākos spēlētājus. Es atvainojos, šausmīgākā superzvaigzne Ābiķis. Tas ir cits jautājums, bet atpazīstamība. Jā, tas ir gan. Bet trakākais ir kas, ka vēlētājs atkal pa viņu nobalso. Un vēlētājiem ir viena alga. Vai viņš ir Latvijas ceļā, vai viņš ir tautas partijā, vai kur. Sabiedrības diagnoze, tas ir tātad partija, tātad vēlētājiem nav prasība, lai politiķim būtu ideja. Vēlētājiem es nezinu, kāda prasība ir. Un tagad es loģiski saprotu, ka tūlītās parādīsies komentāri par manu izrunāšanos, jā, un ja kādam no tā paliek labāk, lai viņš raksta droši, man tas netraucē. Bet te ir tā lieta, jo pašam cilvēkam man arī teikuši, ko viņi tur Saeimā dara. Un es saku, Saeimā neviens nav pa blatu ieticis. Viņš ir saņēmis noteikti vēlētāju balsu skaitu. Ja jūs neinteresē, ko viņš domā, kā viņš virzīs un darīs, tad jūs paši pie tā esat vainīgi. Un tieši tas ir viens no iemesliem, ka, teiksim, par tām partijām var sūdzēties, bet viena no lietām, kas attiecās uz mūsu partijām, ir tas, ka politika vispār kā tāda šobrīd Latvijā ir drausmīgi nepievilcīga karjera. Jo jūs redzat, faktiski tur pietiek iekļūt uz dažiem mēnešiem, ka tu tiec izvazāts visnegatīvākajā veidā pa mēdījiem, tu tiec vienkārši, tev arī tā karjera ir ļoti īsa, tu vari pabūt pa ministru, nezinu, pusgadu vai ne, un pēc tam tu esi jau savā ziņā apzīmogots. Un tā ir viena no lietām, ka mums ir vienkārši kadru trūkums. Es godīgi sakot, pazīstu gan bankās, gan advokatūrā, gan daudzās citās lietās ārpus politikas krietni lielāku daudzumu sakarīgu cilvēku nekā Latvijas politiskajā elitē. Nu jā, kurā pirkstā gribi visi sāp. Man jums jāsaka paldies, mums atvēlētais laiks sarunai beidzies, neko jau mēs rezumējot pateikt skaistu nevaram acīm redzot, bet es domāju, ka mēs turpināsim šo tēmu, jo, kā es pirms sižeta teicu, tiem politiķiem un partiju lietām tomēr ir jāsako, lai mēs pēc tam nākamajās vēlēšanās vismaz būtu gudrāk uz to arī tad cerēsim. Nevajag teikt, ka tauta ir duma. Tauta ir gudra. Jo jums uzreiz pierakstīs to, ka jūs to teicāt. Ja jūs teiksiet, būsim gudrāki, tad iznāk, ka nebijām gudri. Tauta ir pietiekami gudra, bet arī gudrība prasa savu samaksu un izpratni. Paldies, pie tā arī paliekam. Ilga Kreituvs un Ivars Ievas bija šovakar mūsu studijā par partiju lietām runājām. Pēc īsa brīža mēs turpināsim mūsu raidījumu, atgādināšu vēl, par ko tad šajā raidījumā runāsim. Mēs ilgi un smagi diskutējam un diskutēsim par budžetu, taču galvenais vārds te tomēr būs starptautiskajiem aizdevējiem. Kā viņi vērtē padarīto, ko iesaka darīt ar sociālo budžetu? Ekskluzīva intervija ar Latvijas kuratoru Eiropas komisijā Gabrielu Džudiči. Beļģi uzstāda pasaules rekordu, bet neviens neaplaudē šīs valsts politiku.